liekas, ka Latvijas vēsturē dēļ tās tas, kā viņi ģeopolitiski atrodas, kādā vietā un starp kādām varām, tādu veiksmīgu pagrieziena punktu gadu nemaz nav daudz. Pat tādu var uzskatīt, ja nu vienīgi 1918. gadu un attiecīgi pēc tam 91. gadu, bet visi pārējie tā saucamie lielie vēstures pagrieziena gadi, tā skaitā 5. gads, ir tādi, no kuriem tādu pozitīvu bilanci ir grūti izsecināt, tāpēc, ka mēs varam atrast labus aspektus, kas tā virzienā rezultātā attīstījās, un varam atrast pilnīgi destruktīvus aspektus. Destruktīvs kaut vai tādā ziņā, ka 5. gada rezultātā tika iznīcināti fantastiski kultūras un vēstures pieminekļi, ap 400 muižas un pilis, no kurām liela daļa ir sagravušas vēl līdz šai dienai un aizgāja bojā diezgan unikāls vēsturiskais mantojums. Pozitīvi kaut kādā ziņā ir tas, ka varēja konstatēt, ka latviešu nācijai piemīt zināms revolucionārs gars, kuru dažkārt kura izmantošana var nest arī pozitīvu virzību, ja mēs runājam par kaut kādu Latvijas atbrīvošanas cīņām, jo tas laika posms jau ir ļoti neliels. Bet kas man šķiet ir tas būtiskākais pozitīvais, ka tos 5. gada notikumu aspekts kaut kādā ziņā uzsūca konkrēti inteliģences pārstāvji, kuri savā ziņā virzīja to, ko mēs vēlāk saucam par nācijas atmodu. Un tas, kas bija tas pozitīvais, ka viņi to saistīja tomēr ar nācijas izglītošanu, nevis vienkārši ar apkaušanu vai asins izliešanu. Vienkāršu skaidrojumu vai vienkāršu stāstu, ka jebkuru gadu skaitli mēs varam apskatīt dažādi. Tā skaitā arī Latvijas valsts nodibināšanu mēs varam apskatīt dažādi. Mēs varam runāt par to, vai zemes reforma bija taisnīga. Tā kā tas pats arī attiecās uz 5. gadu, bet man liekas, ka tas būtiskais ir, ka tur piemīt tas kaujinieciskais, anarhistiskais moments, kurš kaut kādā ziņā nācijai ir raksturīgs kā tāda identitāte un arī tā pati pašdestrukcija pret kaut kādu esošo sistēmu, jebkuru sistēmu, lai kāda arī būtu, tas to iezīmē. 5. gads iezīmēja būtisku, Latvijas inteliģences, ne tikai inteliģences, bet kaut kāda noteikta cilvēku slāņa emigrācija prom no Latvijas, bet mēs pēc tam varam redzēt, ka viņi iemācījās, vismaz liela daļa no viņiem, uztaisīt Krievijā kapitālu, atgriezties Latvijā un uzcelt kaut vai daļa no tiem latviešiem arī uzcēla to Rīgu līdz Pirmām pasaules karam, ar kuru mēs tagad lepojamies. Es zinu, ka manā ģimenē bija 5. gada kontekstā bija paudze, kura aizbrauca, sapelnīja naudu Krievijā un pēc tam dibināja Rīgas tirgotāju biedrību, cēla namus un atvēra veikalus.